Dievs tas kungs izveda savu tautu no verdzības Ēģiptē, tad ieveda tos apsolītajā zemē, un viņš gribēja būt to ķēniņš un vadītājs un kungs, bet Izraels atmeta savu dievu, un to mēs lasām 1. Samuela grāmatā 8. nodaļā. Un tur tā situācija ir diezgan sarežģīta, pravietis Samuels jau ir kļuvis diezgan vecs, viņa dēli ir iecelti jau par priesteriem, bet visi redz, ka viņa dēli nestaigā tā kunga ceļus, viņi dara dažādus grēkus un nelietības, un tauta ir satraukta par to, kas notiks pēc Samuela, vai tas kungs nenovērsīsies no viņiem, un vai šie pravieši, vai šie dēli neievedīs Izraēlu tautu vēl lielākās apgrēcībā un sodā. Un tāpat Bībele mums liek saprast, ka Izraēla gribēja būt tāda tauta, kādas ir citas tautas, jo citām tautām bija skaidra hierarhija, bija skaidri valdnieki, ķēniņi, kur izdarīja lēmumus, un viss bija diezgan skaidri un paredzami, bet Izraels tajā laikā, viņiem bija soļi, bija kādi, ko Dievs lietoja, bet nevienam nebija tāda pilnīga vara pār citiem un pār šo tautu izdarīt nozīmīgus lēmumus. Tos lēmumus darīja tas kungs, un viņi gribēja, viņi justos drošāk, ja būtu kāds konkrēts cilvēks, un tādēļ viņi nāk pie šī pravieša Samuela un saka, lai tas viņiem ieceļ ķēniņu, lai viņi būtu tādi, kādi ir citi. Tātad viņus vadīja bailes, un viņus vadīja arī vēlme būt tādiem, kādi ir citi, tātad šīs pasaulīgā domāšana. Un Dievs viņus bija brīdinājis un teica, hei, jā, es iecelšu jums ķēniņu, un Samuels viņiem pēc tam saka, bet tas ķēniņš uzkundzēsies par jums, viņš ņems no jums nodevs, viņš paņems jūs dēls, paņems jūs meitas, un lietos tos, lai celtu savu ķēniņu valstī, lai pats iedzīvotos uz viņa rēķinu. Un to principu mēs redzam arī šodien. Tur, kur ir kaut kādas valdības un varas pat demokrātiskas, tur notiek šis pats princips. Dievs gribēja būt savs tautas ķēniņš, bet viņi to noraidīja. Un ko tas mums pasaka šodien, kā tas mūs iedrošina šodien? Ziniet, arī šodien jaunajā darībā ir rakstīts, ka tas princips arī Dieva draudzē ir tāds, ka nevienam nevajadzētu uzkundzēties par otru vai iegūt kaut kādu varu, bet mums vajadzētu kalpot vienam otram, un mūsu kungs, draudzes kungs un draudzes galva ir Kristus, un viņš ir tas, kurš vada mūs, un viņš var lietot dažādus šos rīkus un kalpotājus un cilvēkus, lai mācītu Dievu vārdu, lai atklātu to, ko Dievs savā vārdā ir atklājis, un kas mums šajā laikā ir jādara, un kas mums ir jādzīvo. Kā mums ir jādzīvo, un mums vajadzētu uzticēties un paļauties tam, ka Dievs ir savas draudzes galva un ka viņš to vada, un paļauties uz viņa vārdu un turēt to par visaugstāko autoritāti. Bet no otras puses mums ir šis brīdinājums, ka arī mēs nedrīkstam būt vai vēlēties būt pasaules draugi, būt tādi, kādi ir citi pasaulīgi cilvēki. Viņi var darīt, ko viņi vēlas, mēs arī gribam darīt, ko viņi vēlas. Viņi var uzvesties, kā viņi grib, runāt, ko viņi grib, darīt ar saviem resursiem, ko viņi grib. Mēs arī tādi paši gribam būt, jo tā taču ir vieglāk, un viņiem visiem ir, teiksim tā, vieglāka, vienkāršāka dzīve, saprotamāka dzīve, miesīgāka dzīve, sautīgāka dzīve, un mēs arī tā vēlamies dzīvot. Bet, ja mēs esam dzimuši no Dieva gara, ja mēs patiesi esam Kristus mācekļi, ja mēs esam Dieva bērni, tad mums tā nebūs būt, jo mums ir kungs, mums ir ķēniņš, un vai tiem, kas atmet savu Dievu, jo tad jums kunga nav. Un glābēja nav, bet turēsim savu Dievu, savu kungu godā, viņam paklausīsim, ieklausīsimies tajā, ko viņš saka caur savu vārdu un dzīvosim paklausībā tam, necenšoties un nevēloties būt tādi, kāds ir šīs pasaules tautas un cilvēki, bet novērtējot un pateicoties par to, ka mēs patiesi esam un varam būt dzīvā Dieva bērni.